Un es sacīšu savai dvēselē, dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Un kā cilvēkam nolemts, vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa. Tā mēs visi esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Mēs novīstam kā lapas, un mūsu grēki mūs aizrauj kā vējš. Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labu darījuši, lai celtos augšā dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodām. Jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā. Bet es jums saku, par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Bet es jums saku, ik viens, kas uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, nec slepens, kas netaptu zināms. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata. Tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Ne katrs, kas saka uz mani, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara manu debesu tēvu prātu. Daudzi uz mani sacīs tenī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši? Vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši? Vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Eita prom no manis, jūs ļauna darītāji. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā.
Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Jēzus atbildēja: patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzēja tam Dieva valstības. Tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagānis, redzi, viss ir tapis jauns. Viņu svēto nāve ir dārga tā kunga acīs. Bet tā ir, kā rakstīts, ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl.